Es gribēju uzdot vienu fundamentālu jautājumu. Kas ir Latvenergo loma? Kas ir Latvenergo loma kā valsts kapitāla sabiedrības uzņēmums? Tā loma ir pelnīt, jo personīgi es no politiska viedokļa redzu, ka mēs esam totāli kļuvuši, mums ir slēptais elektrības nodoklis kļūs, peļņas apjoms, kas tiek automātiski iesūknēts budžetā, tas nav pārmetums jums. Tas tiek noteikts likumā. To nosaka politika. Gribēja 90%, bet jūs nokaulējat līdz 80%. Andri, politika to nosaka. Politika to nosaka. Un kas ir problēma? Šis rada tādu jautājumu. Pagaidiet. Elektrība ir galvenais resurs, lai mēs būtu konkurētspējīgi gan un labklājībā iedzīvot. Precīzi. Tad ir jautājums. Latvenergo pilda ko? Maksimizēt peļņu, jo tas ir likumā ierakstīts. Jūs savādāk rīkoties nevarat. Jums ir garantētais obligātais minimums jāieskait. Vai viņš aizpilda tās funkcijas, ko privātais sektors nevar izdarīt? Piemēram, koordinācijas stacijas, piemēram, siltumu pareizi novadīt, piemēram, ziemu aizpildīt, piemēram, risināt... Ļauj viņam piedalīties raidījumā, Martiņ. Jā, labs jautājums, bet es teiktu, ka mums blakām Igaunijā, piemēram, ir tieši tāda pati kompānija kā Latvenergo, saucās Estenerģija, un viņi strādā jau vairākus gadus ar zaudējumiem. Ja? Tā kā būsim priecīgi par to, ka Latvenergo spēja pelnīt konkurences apstākļos, tieši tādos pašos apstākļos, kā ir Igaunijā, Lietuvā. Jau no 14. gada tirgus ir brīvs, to nosaka Eiropas likumdošana. Mūsu cenas elektrībā ietekmē gan Poliju, gan Somiju, gan Lietuvu, gan Igauniju. 50% mēs tirgojam Lietuvā un Igaunijā. Mēs jaunās ģenerācijas puses esam uzbūvējuši Lietuvā. Politiķiem tas ir jāietekmē. Bet mūsu politika vienmēr pateica, iesim Nordpūlā, mums būs lētāka cena, tas ir labāk, tur konkurence būs. Attīstīsim šīs jaudas ar sauli, vai būs lētāk. Kas notiek? Bet rezultāts jau ir cits šobrīd. Tieši tā. Ar to es gribu pateikt, ka mēs... HES vien, es apstījos, HES vien, kas mums ir lētākais resurs un tiešām labākais, ir 254 miljoni nopelnīt ar vienu HES resursu 24. gadā. 24. gadā tie 274.